Laiks skrien vēja spārniem, un šī ir pēdējā projekta Miss un Misters Rēzekne 2015 dienas grāmatas sērija. Grandiozās Rēzeknes 730 gadu jubilejas svinības nu pat kā aizritējušas, bet sveiciens no Miss un Misteru un prinču un princešu puses vēl tikai top. Cerams, ka Rēzeknei patiks šī krāšņā un radošā dāvana, kas šo sienu rotās vēl ilgi. Grieta, tu ļoti skaisti zīmē un ir daudz dzirdēts par to, cik laba māksliniece tu esi. Varbūt palielies, kādi ir tavi galvenie sasniegumi mākslā? Laikam katrs mans darbs ir sava veidā sasniegums, katrs portrēts un katra pat skīcīte kaut kāda. Bet, protams, laikam es lepojos par sienām, kuras mēs ar meitenēm gleznojam pilsētā, jo tas ir priekš pilsētas arī svarīgi. Personāla izstādes un visādi konkursi. Mūsdienās ir kļuvis ļoti populāri dāvināt svētkos vai vienkārši tāpat dāvināt cilvēkiem zīmētus portretus. Vai tu arī zīmē šādus portretus? Jā, protams, jā, un priekš mākslinieka tas ir kompliments, kad pie viņa pasūta kaut kādu darbiņu vai portrētiņu. Mēs jau lūk uz sienas redzam, ka tiek zīmēti bērnu darbiņi, un tu biji tas cilvēks, kas šos darbiņus izvērtēja. Jā, darbi bija ļoti labi, ļoti superīgi un principā nevajadzēja neko mainīt. Mēs izmantojam tieši tos darbiņus, tikai savienojot dažreiz divus autorus. Ilze, kādas ir tavas attiecības ar mākslu? Manas attiecības ar mākslu ir tuvas jau kopš dzimšanas, jo mana mamma studēja Mākslas akadēmijā, kad es biju maziņa. Un tāpat arī es mācījos bērnu mākslas skolā 5 gadus. Diemžēl studijas turpmāk neturpināju, bet Rēzeknē tāda iespēja ir, par ko ir liels prieks. Mums ir Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, un pēc tam iespēja ir turpināt studijas arī Mākslas akadēmijā filiālē, kas ir iespēja iegūt bezmaksas augstāko izglītību, un par to arī ir liels prieks. Prieks par to, ka Rēzeknē ir ļoti daudz jaunu talantīgu mākslinieku, piemēram Grieta, kas bieži piedalās izstādēs un rīko performances. Un jā, Rēzekne noteikti ir pilsēta, kurā mīl mākslu. Paldies, Ilzei! Aleksa, es redzu, ka tu esi uzzīmējusi ļoti skaistu zīmējumu. Pastāsti lūdzu, ko tev vislabāk patīk zīmēt? Tauriņus, puķus, kokus. Un šis ir pirmais zīmēšanas konkurss, kurā tu piedalies? Jā. Lielas paldies, Aleksai! Sanita, pastāsti lūdzu, ar ko tu vēl nodarbojies, neskaitot zīmēšanu? Я занимаюсь 5 лет танцами уже. В школу иду там на хор каждую среду. Ну и все, как бы рисованием только занимаюсь дома, когда что-то надо рисовать. Ну, здесь, например, в школе еще что-то надо было там, вот, и все. Tu priecājies, ka tavs zīmējums tagad rotās šo sienu? Да, я очень рада
только хочу, чтобы этот зимой был, ну, на стенке всегда и не стирался, ну, вы не портили там какими-то рисунками, еще есть такие, вот, тоже, да. Lielas paldies Sanitai! Šī bija pēdējā projekta Miss un Misters Rēzekne 2015 dienas grāmatas sērija. Gaidīsim jūs jau rītdien 9. augustā 6:00 vakarā Latgales vēstniecībā Gors, kur notiks Miss un Misters Rēzekne 2015 fināls.